Nu ko, piecelsimies, lūksim Dievu. Tā jau nebūs, kad jūs tagad sēdēsiet tikai. Varbūt kāds skries ārā, nevar zināt. Labi, lūksim Dievu. Dievs Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību. Mēs pateicamies, ka mēs varam būt šajā vietā, lai dzirdētu, ko Tu mums gribi teikt. Un tāpēc es lūdzos svētī savu vārdu pie mūsu sirdīm, ka mēs neviens tukšā neaizējam. Un Tās mēs lūdzamies svētī, ka tas uz mums runā un ka mēs neesam vienaldzīgi. Tās mēs visu to lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nu jā, un šodien mēs lasam no vēstules ebrejiem 10. nodaļas. Drīkstat atvērt arī bībeles, kam ir. Kāda var savus telefonus, varbūt. Visādā ziņā ebrejiem 10. nodaļa, 19. līdz 27. pants. Tātad ebrejiem 10, 19 līdz 27. Tā. Te rakstīts tā. Tā, ka nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas, sagatavojas par jaunu un dzīves ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tosimies pateicīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīt savās sirdīs un atsobināt no ļaunās apziņas ar miesu nomazgojuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo izticams ir tas, kas apsolījis. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādam savus sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami, jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem, bet gan briesmīgi tiesas gaidīšanu un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Amen. Sēžties, lūdzu. Ļoti jauks vārds manā skatījumā. Tur ir nedaudz teikts, ka tuvojas tā diena. Nu, jūs zināt, kas tā ir pa to dienu? Ja jūs nezināt. Man te nesen, kad ticīgi ļaudis brauc ar, vienkārši braucienā ar riteni, brauc un viņi tur divas māsas brauc un pēkšņi tā viena māsa kaut kādu apstājās, nokrita un nomira. Vispār prātam tā kā nesaprotami. Viņi vienkārši brauc ar riteni, pabraukāties. Brauc un kamēr atpakaļ vairs nevar ar riteni atbraukt, brauc. Un tā diena bija viņai pienākusi. Jā. Briesmīgi gaidīšanas karstums arī, kas aprīs pretinieks. Kas tad ir tie pretinieki? Kas tad ir tie Dieva pretinieki, es domāju? Tas ir tas formālā kristietība. Jo mums tik daudz ir viltus, jeb nepatiesas lietas, un tik daudz visādi, falsifikācijas. Un man gribētos vēl trakāk teikt, ka dažkārt arī es esmu dzirdējis, kad mācītāji pasaka GPT, lai viņš uzraksta viņam svētrunu. Tā cilvēki dara, ko darīt. Ļoti labs prediķis, tikai viena lieta. Tur nav gara. Vai tas mācītājs piešķir to visam garu vai kā, es nezinu, bet visādā ziņā es domāju, tās lietas ir tik daudz nepatiesas, ap mums notiek tik daudz, nepatiesas lietas, kad vai tas būtu tas labākais, uz ko mēs varētu virzīties. Te mēs lasam tātad.
Tā kā mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Mēs šodien domājam par Svēto vakarēdienu. Mēs domājam, kāpēc mēs vispār tiekam pieņemti no Dieva, kāpēc mums tā Dieva žēlastība ir, jo Kristus ir izlējis par mums savas asinis. Un tā arī te rakstīts Jēzus asiņu dēļ. Te mēs tādu lasām, ka dzīves ceļu caur priekškaru. Ja jau kāds atcerās, tad tas priekškars nebija nekāds plānais, tāds aizskariņš. Tas bija pamatīgs aizskars, jeb tāds veidojums, jeb tāds audums, kas bija 10 cm biezs. Domāju, jums sedziņa 10 cm bieza. Tad vēl jau vairāk tas ir gluži nesaprotam, kāpēc. Viņš ir ļāvis caur šo aizskaru doties cauri, un mēs saprotam, ka tā ir viņa miesa. Mīļā miesa, jūs esat miesa. Jūs esat miesa, caur kurām tek Jēzus asinis. Jūs esat tie, kas dara un projicē Dieva gribu šeit virs zemes. Vai jūs par tā saprotat tās lietas? Tā esat aizdomājušies, ka jūs esat viņa darbinieki. Rokas, kājas, acis un tā tālāk. Ja mēs tā to rakstus papētam, un tā arī teiks, kad nomazgāt ar tīru ūdeni, un, protams, mēs saprotam, ka mēs esam kaut kad kristījušies un esam slēguši derību un visu to darījuši. Bet te tāds vēl interesants vārds, man tā ļoti uzrunāja tieši šis. Un ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam. Jā. Намеренно. Tīši grēkojam. Kā jums izdodas? Jūs negrēkojat tīši? Mīļie, padomājiet, kā tur īsti ir, vai mēs tīši vai netīši? Te rakstīts tālāk, ka neatstājiet savus sapulces vietas, kā daži paraduši. Tas ir tīšām vai netīšām? Kā tas ir tīšām vai netīšām mēs atstājam savus sapulcēšanās vietas? Jeb uz dievkalpojumu mēs ejam tīšām vai netīšām? Jūs ejat tīšām, tie, kas neiet, tie tīšām neiet. Jo tas nav netīšām, mīļie, mēs izvēlamies katru dienu, ko mēs darīsim. Laulības pārkāpšana, tas ir tīšām vai netīšām? Labs jautājums, vai ne? Kāpēc? Labs jautājums. Piedošana. Vai jūs piedodat tīšām vai netīšām? Tīšām tātad. Un nepiedodam arī tīšām. Tas nav netīšām. Tas ir mans lēmums, mana izvēle. No rīta Bībeli mēs lasām tīšām vai netīšām? Rīta lūkšana mums ir tīšām vai netīšām? Mums ir ļoti daudz jautājumu, kuros mēs darām un rīkojamies atbilstoši mūsu iekšējiem cilvēkam. Ja man tā kunga gars velk un mudina un aicina, ka es to gribu, un tas man ir tāda pilnīgi tieksme, ka es gribu no rīta Dievu lūgt, tad es to tiešām arī darīšu. Jautājums par augstprātību. Mūsu ambīcijas mēs atstājam tīšām vai netīšām? Piekāpjamies otra priekšā tīšām vai netīšām? Nepiekāpjamies vienmēr tīšām. Savas ambīcijas bīdam tīšām.
Tas nav netīšām. Nu tad kā tad tur īsti ir, kas tīši grēkojam, vai mums paliek upurs par grēkiem? Kā tad tur īsti ir beigās? Nu, neviens jau pornogrāfiju ar netīšām neskatās. Arī tas nav netīšām. Ka jau ir vēlme. Dievu vārdam mēs paklausam. Tīšām vai netīšām? To, kas tur ir rakstīts, mēs paklausam. Paklausība, jeb nepaklausība, Dievu vārds saka, ka tas kā buršanas grēks. Kā tur ir? Mēs strīdamies. Interesanti. Kā tas ir? Tas netīšām vai tīšām, kad mēs sākam strīdēties un kašķēties? Bet es varu derēt, tad, kad es pateikšu, nē, stop, es beigšu strīdēties, tas ir tīšām. Tas ir tīšām. Es apturēšu šo nesaskaņu, es apturēšu šo kašķi, jāsaka, šo sacelšanos, un tas būs tīšām. Redzat, cik labi, kad Jēzus asinis šķīst arī no šiem tīšajiem grēkiem. Tomēr man ir, gribētos teikt, cerība, ka es saprotu, ka daudzas lietas varbūt savas miesīgās, tas ir jāsaka miesas cilvēka dēļ, kur es negribu piekāpties, kur es negribu paklausīt, kur es gribu darīt to, ko es gribu. Kā parasti tas esmu es, kas kaut ko gribu un tīšām kaut kādas lietas daru. Ir labi, ka mēs varam tīšām atnākt uz dievkalpojumu. Kad jūs uz dievkalpojumu dodaties, jūs gatavojaties kaut kam? Nu, ko jūs gatavojat? Kā jūs gatavojaties, ejot uz dievkalpojumu? Labs jautājums, vai ne? Daudz vienkārši atnāk, kāpēc es atnākšu dievkalpojumu? Es gribu kaut ko saņemt, es gribu kaut ko baudīt, es gribu kaut ko izjust, es gribu kaut ko piedzīvot, piemēram, Dievu garu pieskārienu, un tad saņemt svētības, un kad mēs dodamies uz dievkalpojumu, mēs par to domājam, vai ne? Bet ko mēs varam tajā dievkalpojumā dot? Ko es varu ienest priekš Dieva? Kas ir tas, ar ko es Dievu varētu pagodināt? Nu labi, es saprotu, šorīt no rīta slaucīja grīdu, kāds centās grīdas laukot pagodināt Dievu. Okay. Kurš dara? Cits gatavo kaut ko tur, lai var uzspēlēt, cits gatavo kaut ko tur vēl. Bet ko es varu tajā visā? Ko es varu sniegt Dievam, un ko es varu pienest pie tā lūkšanas altāra? Un tad es gatavojos uz dievkalpojumu tīšām vai netīšām? Droši vien tas, kas nāca slaucīt grīdu, tas atnāca netīšām, izslaucīja grīdu un aizgāja. Vai ne? Tas tā netīšām gadījās viņam. Bet ko es varu izdarīt tajā visā? Ko es varu ienest dievkalpojumā? Kāds ir mans dievkalpojums? Vai mēs tīšām negatavojamies? Ja mēs tīšām gatavojamies. Man nācās tīšām gatavoties šodien. Man tā nesanāca nejauši. Tas nebija netīšām, ka es te atbraucu vispār. Jūs arī, es ceru, ka tas nav netīšām, ka jūs atnākuši esat. Ka jūs arī gribat pie tā Dieva galda kaut ko baudīt. Ka jūs gribat arī kaut kā savienoties ar Dievu. Ka mēs varam kaut kā paklausīt Dievam.
ne jau tikai gaidīt briesmīgā tiesas gaidīšanu, uguns karstumu. Droši vien to mēs par to tā kā negribam piedzīvot un saprotam, kad īstenībā ar Dievu labāk būtu tā, kad es viņam tiešām paklausu un viņu pielūdzu. Jo pielūgsme arī notiek tiešām. Pielūgsme nenotiek nejauši. Ir jau cilvēki, kas uz dievkalpojumu varbūt tikai 2 reizes gadā iet. Tas tā tīšām vismaz ir. Bet īstenībā jau Dievs vēlās mūs redzēt katru svētdienu, katru reizi. Un ka tas savienojums ar jums, ar Dievu ir tiešām tīšām norganizēts. Labi. Jāņa evaņģēlijā, te tā pirmā Jāņa vēstulē ir 1. nodaļā teikts 5. pantā. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma, viņā nav it nekādas tumsības, un ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedaram patiesību, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzības savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Mums ir cerība, mums ir izēja, ka mēs varam mainīt savu attieksmi pret šīm lietām, un tā ir attieksme. Tas tīšām, netīšām, tas tikai tā parādās, bet tā ir mūsu attieksme. Attieksme pret Dievu, pret dievkalpojumu, pret Dievu darbu, pret Dievu vārdu, tā ir mana attieksme. Tas nav nekas cits. Labi, kad Jēzus asins mums šķīst no visiem grēkiem. Ir labi, ka Dievs žēlastība parāda arī mums necienīgiem, kuri ar savu attieksmi nav vienmēr korekti. Ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tas tā netīšām gadījās, jā. Mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Un ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ir labi, ka mēs atzīstamies šajās varbūt savā nepilnībā, varbūt ar savu nevisai, jāsaka, savu attieksmi, kā mēs parādam attiecībās ar Dievu, vai mēs mīlot Dievu, tad tiecamies, dzenamies pēc viņa valstības, pūlamies kaut ko pienest, iedot, ielikt tajā Dieva darbā, jo tāpēc, ka jūs esat viņa miesa. Es nezinu, vai kāda nierija atsakās, kā jūs domājat, kas notiek? Labi, aknas atlīdz, tad vēl labāk. Ja kuņģis atsakās darboties, kāda ir pašsajūta? Ja kuņģis atteic darbību, galvai gadījumā nav problēmas reiz. Jēzus mums ir galva, ne? Mēs tā kā saprotam, vismaz no rakstiem, ka Jēzus Kristus ir tas, no kura mēs saņemam rīkojums, pavēles, virzību, kur mums jāiet, kas mums jādara. Bet ja kāds no tiem streiko no šiem locekļiem, jūs taču esat Kristus locekļi. Kā mēs jau pirmīt tā kā vienojamies. Mēs esam Kristus locekļi, un ja mēs nekalpojam, ja kuņģis pēkšņi nekalpo, ja plaušas atsakās strādāt, vai Kristus miesai nav gadījumā problēmas? Kā tas ir, tīšām vai netīšām? Ko mēs izlemjam darīt? Tas ir mūsu lēmums. Tas ir mūsu uzstādījums, ko es tagad darīšu.
kas ir ar mani, kur ir mana kalpošana Dievam. Nu labi, ko es jūs tad tirdīšu? Vēstule Filipiešiem bišķiņ labāk izklausās. Vēstule Filipiešiem 2. nodaļā 12. līdz 15. pāns. Tad, nu, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tad daudz vairāk manā prombūtnē gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Tas ir nopietni. Un tas noteikti, ka šī darbība, ja es te dzenos pēc tā, lai es būtu svēts, tad tas nav netīšām. Tas ir apzināti. Es apzināti varu tikai dzīties pēc tā, es varu tikai apzināti to darīt. Tas nav nejaušot, es gribēju, man tā sanāca. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta, dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni samaitātas, sabojātas paudzes vidū, un tanī mirdzēts kā spīdekļi pasaulē. Dievs īstenībā grib, lai jūs būtu tie, kas nes šo gaismu. Dievs grib jūs lietot, Dievs grib pagodināties caur jums. Vienīgi jautājums, vai mēs gribam sadarboties ar viņu. Vienīgais jautājums. Un tas jautājums katram personīgi ir jāatbild, vai es to gribu vai negribu darīt. Vai tas ir apzināti vai neapzināti? Ko? Jā. Labs jautājums, uz kur jūs mājā ejot, varēsiet pārdomāt un dodoties pa ceļam, izanalizēt paši sevi. Tātad. Es vēlreiz gribētu pārlasīt to, ko mēs iesākām lasīt. Tā kā mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā, Jēzus asiņu dēļ. Tad Dievs šķīsta mūs no visiem grēkiem, šīs asinis šķīsta no visiem, jāsaka, aplamām lietām, domām, tīšiem, netīšiem grēkiem, no visām šīm lietām, tātad mūsu Dievs šķīsta. Un tas ir labi. Jo paši savā spēkā mēs no tām lietām nevarētu atkratīties, un arī nekāds upuris nebūtu tā vērts, lai no tā būtu brīvi. Ko viņš mums sagatavojas par jaunu dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa draudzi. Jūs tā kā esat šajā draudzē. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs, apslacīti ar Jēzus asinīm savās sirdīs un atsabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Es saprotu, ka jūs esat slēguši derību. Varbūt kāds nav ar Dievu slēdz derību šo kristību. Es domāju, tad tas ir laiks, kad tas būtu vajadzīgs un tas ir nepieciešams, tā kā mēs šeit lasam par šo tīro ūdeni. Tas ir kristībā darāms. Un tas ir nepieciešams, te mēs redzam šo piepildījumu. Un tālāk teikts ir, turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Kāpēc jums, es domāju, tas jums liecības te uzkasos? Paskubinādami. Norādīdam to, ka Dievs darbojas, ka Dievs ir labs, ka Dievam ir nodoms priekš tavas dzīves. Un te ir teikts, paskubinādami cits citu. Paskubinādami. Tas nav tāpat vien. Jā, šī rakstvieta, baidos, ka ļoti aptver ļoti lielas lietas. Un uz mīlestību un labiem darbiem. Kad mēs tiekamies savā starpā, mēs redzam kādas lietas, kas ir jāizdara, kas ir vajadzīgs paveikt.
Nu, tas ir uz labiem darbiem, mēs taču paaicinām. Lai, kā mēs lasījām, būtu gaisma šīs samaitātās pasaules vidū. Nu jā, paskubinādami uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savus sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Ja, tā diena var pienākt negaidot. Ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīgi tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Tātad formālās lietas Dievs nepacietīs, nepatiesās lietas Dievs nepacietīs. Un tāpēc te ir tā ļoti skaidri pateikts, kas aprīs pretiniekus. Lai Dievs palīdz, ka mēs pastāvētu, ka mēs varētu darīt to, ko Dievs mums liek, to, ko Dievs aicina, un ka tas nav tā nejauši, bet ka tas ir tiešām apzināti ar savu attieksmi, ka mēs varam kalpot kaut kādās lietās, Dieva draudzē, Dieva miesā, Dieva veidojumā. Un te teikts, jaunu dzīvi ceļu caur priekškaru, jā, caur draudzi. Tas ir viņa miesu. Caur to mēs arī augam. Caur to mēs mācamies. Lai Dievs palīdz, ka mēs tīšām nāktu uz dievkalpojumu ar vēlmi tīšām kalpot Dievam miesai. Amen? Piekrītat? Ka jūs tagad apzināti to darīsiet? Tiešām jūs apņemšanās ir tāda? Ne visi māja ar galvu. Visi tik domā, kā tas būs. Ko nu darīt? Kā nu darīt? Vai darīt? Vai nedarīt? Un tā izvēle tomēr tik un tā ir apzināta, vai nu tas būs tīšām vai netīšām, bet tas būs apzināti. Lai jūs Dievs svētī ar izvēlēm. Amen? Amen. Tā, 400.